iedomājieties nelielu sabiedrību, nelielu kopienu, tā teikt, profesionālu kopienu. Ļoti precīzi mēs patiesībā sākām ar to, kas ir vissenākais vārdu došanas arhetips, proti cilvēkus sauc debesu ķermeņu vai gaismas vārdos. Mums bija pirmā svetona, un pēc tam mantra, ja, tā kā, nu, pilnīgi eleganti. Tad mēs tikām eleganti pie tā, ka tātad dod iepriekšējās nevis vecāku, bet vecvecāku vārdus. Tad bija vairāki gadījumi. Tad mums bija brīnišķīgie stāsti par filmām un tā teikt, vai tā nu jā, vai tā nu nē, ja, tā kā arī šajā mēs tā kā glīti iekļāvāmies. Tad mums Alīna ļoti skaisti izstāstīja arhetipu par vārds vienīgais, tā teikt, un nevienam citam tādu kā man, jā. Un patiesībā visiem brīnišķīgā veidā cauri skan tas, ka tātad vārdu došana, nu, ir nejaušības, kas, tā teikt, ietekmē, bet patiesībā ir milzīga atbildība, jo, nu, tev visu mūžu ar to vārdu būs jādzīvo, un tā vārda došana ir tātad iedot programmu uz mūžu. Daigas gadījums, vai ne? Un tā tad, nu, un lai cik tas dīvaini nebūtu, vienalga, cik liela ir tā kopiena, kas sanāk, praktiski visi arhetipi izlīja. Un tas ir tas ārkārtīgi interesantais, un tad, nu, mēs varētu tur tālāk pētīt, ja, par to, nu, kā, teiksim, nu, visu laiku ir tā atsauc uz padomu laiku, tad tur, tā teikt, nevarēja vīriešu dzimtei, tad tur vajadzēja tēva vārdu, tad tur vēl kaut kādas kroplības, tā teikt, ienāca. Tad, tā teikt, tā atsauc uz pagātni, kur mēs meklējam dišciltību. Ja, un ja tās dišciltības nav, tad mēs mēģinām piemirst, ja, tas mums neattiecās. Rekur, es te nāku viens pats, tā teikt, esmu labs, to skaidri jūtu kā blaumaņa brencis, ja. Un ik pa laikam tātad arī bibliotekāra sabiedrībā izlasa to grāmatu, Olga, ja. Teikt, tev jāizlasa tā grāmata, tur ir rakstīts. Līgai bija, jā, nu, ar vārdu sakot, Līgai bija jālas, piedošana. Nu, tā kā, paldies jums visiem par stāstiem.